Projektu konkursa LMT Daugavpilī galvenais uzdevums ir veicināt sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, vides uzlabošanu un atbalstīt dažādu privātpersonu un organizāciju iniciatīvas Daugavpils pilsētas izaugsmē. Daugavpils iedzīvotāji izrādīja lielu atsaucību. Konkursā tika iesniegts 21 projekts, no kuriem 11 iniciatīvas žūrija izvirzīja otrajai kārtai. Savukārt žūrijas atlasītos labākos projektus izvērtēja iedzīvotāji, no kuriem 4 laimīgie ieguva prasīto finansējumu. Liels prieks, ka mēs izveidosim jaunas, vai tas būs šaha muzejs, vai tas atbalstīsim pludmales volejbola iniciatīvas, vai vēl kaut kādas, kas ar velo turismu saistītas lietas. Domāju, ka tas pilsētē ļoti nozīmīgi un gribas pateikties Latvijas mobilam telefonam par tādu iespēju mūsu dažādām organizatoriem un sabiedriskām organizācijām piedalīties šajā projektā, uzvarēt. Atbalstu guvušie projekti lielākoties saistīti ar dažādām sportiskām aktivitātēm, piemēram, pludmales volejbolu, velokrosa kausa rīkošanu, kā arī šaha muzeja izveidošanu. Daugavpils ir diezgan sportiska pilsēta, un tīpaši tagad topā mums ir pludmales volejbola aktivitātes, un tāpēc arī varbūt daudzi jaunieši tieši atbalstīja šādas aktivitātes, un viņi savāca visvairāk varbūt atzinību šī šāda projekta veidā. Mums pašiem patīk velosipēds, velosports, aktīva atpūta, un mūsu pilsēta un reģiona pietrūkst vispār tādu pasākumu kā velosporta sacensības. Mēs kā personīgi, kā sporta skolotājs vairāk rūpējos par veselīgu dzīvesveidu attīstību. Padomājot, apskatoties, kas mums notiek apkārt, redzējām, ka Ķīmiķos, diemžēl, ir maz kaut kas priekš tā darīts. Ķīmiķos tas ir Ķīmiķu mikrorajons. Tā kā nolēmām piedalīties šajā projektā, lai attīstītu gan mūsu skolu, gan mikrorajonu. Kādus eksponātus muzejā varēs redzēt? Būs dokumenti, avīžu izgriezumi, diplomi, būs kaut kādas vēsturiskas lietas, būs muzejā jāpameklē, jo ļoti daudzas slavenības kādreiz ir spēlējušas šahu klubā, arī fotogrāfijas. Konkursa laureāti izteica gandarījumu par paveikto un iegūto naudas balvu, kas palīdzēs realizēt vērienīgas, mūsdienīgas un Daugavpils pilsētas attīstībai noderīgas idejas.